Barcelona būs Jelgavā. Wow! Un es ticu, ka mūsu jau viņus var arī... Yeah! Tu manu mazo draudziņu. Tu neguli ko. Nesen noslēdzies 68. pasaules čempionāts aršanā. Jā, ar traktoriem. Esi sveicināts, mazo sporta draudziņu. Te es, Kristians Karēļins, un šis ir Not Safe kopā ar Bet Safe. Mēs parunāsim par dažādiem sporta faktiņiem, kas guļ dažādos sporta kambarīšos. Esi gatavs? Es esmu. Maucam! Svarīga informācija vecāk tieši tev, jo Latvijas radio informējas, ka līdz 16. novembrim Radio teātris piedāvās pasakas pašiem mazākajiem, kā saka, labu vakar manu mazo draudziņu, kuras būs ierunājuši Latvijas hokeja izlases hokeisti un treneri. Es ceru, ka to viņi būs darījuši starpsezonā, jo no sezonas laikā pats saproti, ja tur niževīza zobu nav un tā. Šeit nespēlē, ja, nekas. Labvakar man mazo draudziņu, mums zobu nav, bet nekas tāds sastīšu pasaciņu, ja. Un paldies Dievam, Oļegs Darags arī vairs nespēlēja, jo tad pasaciņi būtu aptuveni tādi, ja. Nu čo, labvakar, tu manu mazo draudziņu. Tu neguli ko. Dzīvoja kročs čuvaks, sprīdītis, maziņš, kaut kā tā, bet iniciatīva super, sen vajadzēja, tāda fiskultūra sanāk. Nesen noslēdzies 68. pasaules čempionāts aršanā, jā, ar traktoriem. Tas notika tepat mūsu mīļajā Latvijā. Pasākums tika atklāts ar kārtīgu tehnikas, tas ir traktoru parādiem, traktoru praidu, katru darbību vērtēja tiesneši. Lūk, ko viņi vērtēja. Viens ir dziļums, tas ir tas visvienkāršākais, kur nomēri un ir. Tas, kas ir 3 tiesnešu komisijai jāpieņem, ir iedot vērtējumu gan par taisnumu, sakļaušanos, augu atliekas, kādas ir sēklas, gultne, lejas ārums, attarums. Šīs te visas lietas ir tās, kas ir jāskatās. Un pat žēl tika apgāsts viens kārtīgs tāds mīts par latviešiem. Mēs esam arāļu tauta. Nifigā. 14. un 21. vietā. Jār vairāk, jār dziļāk. Ja gribi izcelties uz sarunātu balto kleitu ceremoniju, balto kleitu balīti, atnāc sarkanā, jā. IGF Sjonteka uzvarēja internetu uz WTA Top 8 pasākumu, sezonas atklāšanu, kur savā tās labākās pasaules tenisistas Sīga atnāca sarkanā kleitā. Kamēr pārējās bija baltā, varbūt vienkārši nemācēja lasīt ielūgumu, bet lūk tā tas izskatījās. Ho! Halloween laikā NBA tradīcija, ka spēlētājus spēlēm ierodās, ne savā ikdienas apģērbā. Halloweens, briesmīgi. Ļaujiet man būt viņu stilu policijai. Piemēram, Pols Džordžs ir uzpasējies kā kaut kāds rūķa palīgs, šķiņķis sagriež šelītēs, lai gan laikam viņš ir domājis, ka viņš ir Valdo. Ceparīti galvā un ar austiņu ausī un Valdo, bet ne griķi un rīsi, nē. Deandre Jordans ir uzpucējis pa transvestīti, viņš ir piepildījis savu mūžu sapni. Lai gan nezinu tā, laikam domā Taylor Swifta un blonda parūka un tad melna bārda. Iedomājies, un milzīgi auguma ķermenis. Iedomājies, ka viņš iet pa ielu un aizmirst, hei, mazā! Un viņš pagriež savu bārdainu uz seju, ak, Dievs. Tad bikses pielaist momentā. Tālāk Viktors Vembanijāma ir, Vembijs ir pārģērbies par Slendermanu. Tikai ļoti gāru. Wow. Te galvenā uzmanības operatoru, kurš ir ļoti pieliecies tā kā un no apakšas viņu filmē, jo Viktors tiešām milzīgs tēvains. Un, protams, Jānis ir Halks. Jānis Halks, viņš ir zaļš. Patiesībā viņš tā arī izstās dzīvē. Viņš varētu nevilkt masku, vienkārši nokasot zaļu seju. Futbola faniem iemesls sarvasīties. Vai tā kaut ko izsaka? Tāds termins kā Barcelona. Barcelona futbolā, jā, Barcelona futbolā būs Jelgava, Rīga futzāla klubu ir iekļuvuši Eiropas top 16 speciālo komandu skaitā. Un aizdīs Latvijā grupu turnīru, vēl vienu grupu turnīru, un viņu grupā ir ielozēts klubs Barcelona, futzola klubs Barcelona. Diemžēl, Barcelona Rīgā spēles notiks Jelgavā. Tā kā principā Barcelona būs Jelgavā. Wow! Turnīrs norisēs no 27. vai 28. novembra līdz 2. decembrim. Tā kā pērciet meklēt biļetes. Barcelona. Un es ticu, ka mūsu jau viņus var arī... Vai arī nē. Babri, pacenties. Tik sastāvā. Šai reizei tās arī viss, bet starp citu draudziņi. Futbola virslīgā vēl 2 kārtas. Kurš būs čempions, Rīga vai RFS? Uzzināsim pavisam drīz. Tas bija es, Kristians Karēļins. Šis bija Not Safe kopā ar Bet Safe. Tiekamies stadionos, ielās, tramvajos, kapos, parkos, brīvdabas estrādēs, sniega vīros. Karoči tiekamies. Paldies, čau. Tiekamies sniega vīros, ak Dievs.